Ziemas rapsis ir tikko iesēts, un kā jūs redzat, tad jau reizē ar sēju tiek lietota, izkaisīta šī ēsma kailgliemezim, lai kailgliemezis nevar nopostīt mazo tikko iesēto sadīgušo rapsīti. Baltajos dīgstiņos un dīgļlapās rapsis ir ļoti ātri kailgliemežiem nopostāms. Tātad šī mikrogranula nosaukumā sluks ar lietošanas devu 5 līdz 8 kg uz hektāru. Šo darbiņu, šo ierobežošanu veids ļoti labi. Tomēr ar vienu lietošanas reizi var arī nesanākt ierobežot kailgliemezi, jo šogad silto apstākļu regulārā mitruma pēc kailgliemeži ir savairojušies ļoti daudz, un to mēs redzam arī savos mazdārziņos un zālienos, un arī grāvjos, kad gliemežu cīņa šogad būs liela. Tātad Baltika Agro sortimentā ir šis produkts sluks. To lietojot, pieņemot lēmumu jau profilaktiski un pēc tam regulāri apsekojot sējumus, ja gliemezis atgriežās lietojot vēl vienreiz, gliemezi var ierobežot.